Man tiešām grūti pateikt, ar ko tas ir saistīts, bet cilvēki paliek arvien cilvēcīgāki. Vai tas ir saistīts ar kaut kādu finansiālās puses uzlabošanos, vai vienkārši tā ir kaut kāda, es nezinu, evolūcija jau, bet pie mums tāpatās kā ārvalstīs, to, ko tev nevajag, cilvēki sāk nevis meklēt, kā pārdot, bet atdot tiem, kam vajag. Reiz, kur es šodien pilnīgi pa brīvu dabūju jau otro kravu ar smiltīm. Jā, viņi ielika iekšā Facebookā sludinājumu, ka, ja gadījumā kādām vajag, varat atbraukt pakaļ un paņemt. Vēl piedāvājam, viņiem tur stāvēja mazais traktoriņš, un mazo traktoriņu man iekramēja iekšā. Nē, es visādām gadījumam naudu paņēmu līdzi un paņēmu arī vienu kotelīti, vai ne? Iedevu puikām par kā pateicību, lai vakarā pie šašlika iedzer iekšā, vai ne? Tā kā, man šāda tendence īstenībā ļoti patīk. Man pie šitāda veiksmes faktora vēl atrast kādus 20 cilvēkus, kur man palīdzētu pārnest automājas nojumu. Un tad es vispār būtu laimīgākais cilvēks, man liekas, Latvijā. Būs labi.